Ceturtdienas pēcpusdienā. Mēs jums vēlamies parādīt, kā Smiltenes novada domē, precīzāk tās administrācijas ēkā Dārza ielā 3 darbinieki taupa elektroenerģiju un citus energoresursus. Iesim paskatīsimies. Jā, mēs redzam, ka apkopēji neizmanto modernos aparātus, bet vienkāršo notiņu visu satīrītu. Jūs nedomājiet, ka viņi nestrādā. Viņi visi strādā. Kā man kurtot un var šajos skarbajos apstākļos. Atbilstoši laika apstākļiem tiek ieregulēti radiatori. Protams, ka rādītājs tiek nogriezts tuvāk nullei. Siltumam tiek regulāri patērēta tēja lielos daudzumos. Bet mūsu energo pārvaldnieks ir uzkāpis kokā, netrepēs. Un, kā izskatās, izskrūvē katru otro lampu, lai tā netērētu enerģiju. Apmeklētāji vientur pie durvīm gaida savu pieņemšanu. Un divas saimnieciskās darbības nodaļas jums apspriež, kā izgaismot pilsētu. Izskatās, ka viņam būs ērta medelī un cimdos. Šeit mēs redzam, ka ir arī kāds, kam īsti nav saprotams energoefektivitātes jēdziens. Viņa turpina izmantot ar elektrību darbināmu gaismu un lieto kopētāju. Varbūt vajadzētu reizēm apdomāt, vai vajag to darīt. Iesim tālāk. Paskatīsimies, kas notiek valdības galā. Stīdzinošs klusums. Šeit divas dāmas apspriež topošo rīkojumu projektu. Arī šeit tiek taupīta elektroenerģija, izmantojot pieres lampu, kas īstenībā ļoti piestāv. Arī izpilddirektors ir uz vietas un aktīvi strādā. Viņu silda kabinetā esošie augi, paša elpa un energotaupīgs lukturīts uz galvu. Priekšsēdētājs
vecumā. Labs ir ministrijas izvirzītos priekšlikumus par gaidāmo novada sadarbības teritoriju izmantošanu. Viņš jau iepriekš garām braucot Statavā ir uzlādējis savu portatīvo datoru. Ikdienam droši vien šajā situācijā ir noguvis kreisā roka, turot lukturīti, kas izgaismot viņa darbu. Jūs nedomājat, šī ir parasta darba diena Smiltenes novada domē. Darbinieki varbūt pārprasti reizēm cenšas ievērot energo taupības pasākumus, lai par tiem pastāstītu jums. Paldies jums par uzmanību!